Nu čau, tā kā ziema ir noteikti pilnā spērā, jāsāk medīt mazie kažokzvēri. Tās ir lapsas. Esmu uzlūdis baltu kamuflāžas tērpu, kaputs ar pēc tam būs. Nu vat, ārā visi smuki balts, klājumi. Vat. Mērķis tāds, iet, tur ir mežs, iet nedaudz tā, apmēram 200-150 metri gar mežu. Izmantošu svilpītes, pārsvarā lapas iznāk no meža ārā, un tad pie svilpītēm izmantoju putniņu. Tātad ir brēcošais zaķis. Un arī no buku svilpēm izmantoju kazlēna pīkstienu. Un arī pelītes pīkstienu arī izmantoju. Pelītēm ir tāds maziņš tāds. Nu, iesim mēģināt. Stirnas ir ēdušas, kastījušas sniega nost. Diezgan daudz. Nu, tā, tad rezumējums pagaidām ir noiet apmēram 2 km pa sniegu. Bišku apstājos atpūsties, padzert siltu tēju, pavērot apkārtni, kas notiek. Pastāstīšu par savām svilpītēm. Spēles pīkstieniņš. Izņemot ārā ir šāds. Tā ir pelīte. Tad no hauska klausena ir putniņš. Uz putniņu īstenībā nāk ļoti labi visas lapsas, arī mazās, jaunākas, jo putniņš liekas viņām tāds mazāks medījums, drošāk. Ot zaķis, tas gan brēc skaļi un mazās lapsiņas šī gada var pat baidīties, jo zaķis ir diezgan liels un viņas maza pieredze. Un ja zaķi kāds moka, viņas var īsti pat nenāk, jo baidās vēl. Zaķis ir šāds. Tālūk. Un no Nordic Royce buku svilpe. Te ir kazlēns, kazas briesmešu sauciens. Vajag patrenēties, lai viņu varētu katru skaņu izdabūt, kādu grib. Kazlēns. Un cik pat interesanti, ka lapsas uz kazlēnu arī nāk. Tā kā lapsas ir plēstīgs zvērs, kazlēnu vasarā sākumā ir ļoti bezspēcīgi un lapsas viņas diezgan labi savā barībā izmanto. Tā kā arī uz kazlēnu viņas nāk. Nu, vat, šitā mēs jāpapūš. Tātad visu laiku jāvēro apkārtni 360 visu laiku. Visnepatīkamāk ir tā pašam, kā tu ej gar grāvju malu un pēkšņi grāvju malas izliek 50 metros lapsa. Un tu pēkšņi, ne sagatavots ierocis, ne atbalsts. Un tad viens uz otru paskatāties un ātri aizskrien lapsa prom. Nu, tāds neliels ieskatiņš. Šodien ir diezgan labs sniegs, kad ar kāju noliek. Nu, principā garais zābaks ir principā sniegā. Diezgan apgrūtinoši staigāt. Nu, jā,
kājas vēl nav pieradušas, slodzīta jūtama. Nu, uz sezonas beigām jau pavisam liksies normāli tas. Bet pirmais gājiens šogad tas, nu, ir bišķi jūtami. Ekur, nādrās izgāja ritīgs dambis no bebra. Ekur ir viens grāvītis. Nu, šāda izskatās Melnrācis grāvis, blakus ir mežiņš pavisam tuvu, kaut kur 200 metri. Nu, tādā garā, lēnā garā eju, pasvilpoju, paskatos apkārt un virzos uz priekšu. Noiets jau ir labu laiku. Noiets jau ir apmēram 9000 soļi man jau ir sakrāt ejot pa medībām. Kārtējā pauzīte, jāuzēt mafins, jāuzēt tējiņa. Kopsavilkums tāds, ka nevienu zvēru pat neredzēju, lapsu neredzēju. Zaķis bija aizskrējis, dažas tirnes bija tālumā. Nekā vairāk tāda nav. Naktī bija sniegs uznicis. Domāju, ka tieši, ka sniegs putināja zvēri nesteigā, ir mierīgi. Šodien atbraucu uz medībām. Domāju, diena mierīga man būs. Nu, nevienu zvēru nesatiku. Ārā -6 grādi, neliels vējš sāk celties, migla sāk izklīst. Tā. Klājumi. Grāvis pļava. Nu, kaut kā nesaskrājāmies mēs ar lapsām šodien. Nu, jāgaida citu reizi. Priekā.